drusci. Šajā ēkā, kas tad atrodas, tātad zāles, kā es redzēju, lejā ir pirts, kulinārijas klase, augšā ir šūšanas klase, adīšanas klase, jā, nu šeit ir zāle vienā galā, un otrā galā administrācija, kur es jums pēc tam parādīšu, kur direktors, es, grāmatvedī, jā, nu tad tas ir tā, nu tad šis gals ir, nu, zāle, jā, kas tiek arī izmantot visām tiem pasākumiem. Arī tad tās durvis ir vaļā, mēs tiekam trepēs lejā. Tiekam. Nu, te ir izlāpieši. Tas ir tāpat līdz tāpat, kā bija mums vecos laikos tā Tas 8. izlāpieši. Viņai ūdeni lejā uzvārīt, tā pirms mums lejā nebūs. Būs, kur uzvārīt, nebūs. Nu, tas ir 4-5 mēs esam lejā, ne? Nu, ātrāk, ka viņam nevajag. Viņi tā kā vai mazgāšanās, ko viņi kāpēc? Mazgāšanās viņa ūdens ir, viņa ir iedzēšanai kafijā. Jā, jo, nu, viņi būs blakus. Viss kārtībā. Nu, un tad šeit arī tāda servēšanas telpa, kur glabājas viss trauku, viss, kas ir atsevišķi, kas nav kopā ar skolu, jā, un tad tie tiek izmantot. Kāzām vispārēji. Nu, un šī tā tas, ko es teicu, šo daļu jūs neesat redzējuši, jo šīs tad varas bija, un šeit bija toalets. bijām, šeit bija toalets. Jā, šeit bija toalets. Nu, mēs tās toalets ņēmām projām. Un bija tehnoloģijas kabinets. Un tagad tur ir toalets. Jā. Tad iegājām gara zāle. Jā, nu, tagad te ir toalets. Šī te nebija gara zāle. Te bija kabinets. Jā, kabinets, bet viņš bija garš, liels kabinets. Un tas ir zēni. Un tad iesim caur toaletu lejā. Tas otrais to kabinetu es atceros. Nav piedrūts, nav, bet te tā daļi, nu nezinu, kā mēs centāmies atstāt kādu, lai ir kaut kāds fragmentiņš, kā tur nu bija, un mēs nācām iekšā. Jā, jo savādāk visi iztaisa cilvēki nesaprot vispār, kas tad bija, jā. Un viņš tā, trepas arī tāpēc viņš nav taisīts, viņš tāds kašs, viņš novilkuši. Nu, vēlreiz taisīs, un novilkuši. Es taču redzu no pagabalu. Kāpēc ne? Visu var. Tur viss jautājums gribēšanā. Visu var ieraudzīt un pazīt.
Maliņā īrēja zīmoli. Jā, bet es Nezinu, kā man sauca, ne? Es izsūlījāšu bučojāmies. Grušā meitenēm. Katram ir ko atcerēties. Smīlu vienās. Kur tā mani balsodīši tad? Toties kumplā. Sēgas rāva nos no rīta, ka jāceļās ir ātri. Man viņa neaiztika nereizi. Es aptiku, viņa man paskatās, vai ne jūs vēl teikt? Jā, jā. Es izstāstīšu. Mēs nemācām profesionāli, jo, bet tā kā es teicu, sākumā mums bija meitenes, un tā kā šī bija šūra jaudēja skola, tad profesionāla izglītība Adurauds paņēma to, kas viņiem likās tā derīgs, tā izrāva visiem dēļiem. Aizved, un šos viņi uzskatīja par nevajadzīgiem, par mēsliem, pamet visus mums, un mēs viņus ņēmām mazliet piekrāsiem, restaurējam, jo viņas jau ir nenokaujams šujmašīnas. Nu, un mūsu meitenes, protams, mēs viņiem nekāds diploms nedodam, bet, nu, iemāc, teiksim, kā kumpal kaut ko pāršūt, kaut ko tādu, ja, pogu piešūt, ja, nu, lai viņas vispār saprast, kas tas tāds ir, kas tas tāds nav, ja, nu, un tad, lai nebūtu tikai tu mums ir tos vecos mēslus, neko jaunu mums nedod, tad arī, kas man īpaši izpelnās, tas dabū arī kaut ko jaunu. Nu, nav tā dārgākā, bet jau ir plīsus, teiksim, jā, un... Ko lūdzu? Jā, nu, bet profesionālā līmenī ne, jo mēs jau šeit esam no 11 līdz 18 gadiem dažiem. Ja? Nu, tādā veidā. Nu, tad arī mums ir stundas, mums ir vispārēja izglītība un mums ir korekcijas stundas. Un šajās korekcijas stundās, tad mēs mācāmies šūt, adīt, nu, taisīt, tādā veidā, ja? Tagad taisījām remontu, tad te bija tie logu kandēm, bet atklājās, ka ir tādi apaļi, nu, tad mēs arī atstājām tādu, ka viņi tur apaļi ir. Un tur jā, tā kā jūs teicāt, tur bija tālāk, bet tagad pretī tur ir viesistabas, diemžēl tās ir atdot sev kāziniekam, tā kā mums tas parādīt nevarēšu. Ja? Jau, ka tik daudz, jā, parādīt. Iesim, tad paskatīties, ka adīšana, kas